Nu, esi gatavs? Kāds tev ir reāls sajūts? Ir bišķīt stresiņš, vai nav? Tā ir pohuj galīgi. Galīgi. Tas tā slikti nakts bija. Bet Visi tagad izbrauksim ārā, tad mēs pabrauksim garām CSDD, tad mēs sākam eksāmenu maršrutu. Un tas skatītāji jums šodien būs uzdevums sekot, kā tad Dāvis brauks un... Es braukšu pilnīgā pakaļā šodien, jo... uzskaitīt kļūdas, ja tādas būs. Jā. Arī jau būt, ka nebūs. Būs. Bet šobrīd mēs vēl braucienu nevērtējam. Jā, nevērtējiet vēl. Bet... Nobrauksim gar CSDD un tad mēs tieši arī sāksim. Bet, priekšā es neko neteikšu. Es arī baigi nerunāšu, lai tev netraucētu koncentrēties. Bet esiet žēlīgi, jo es esmu negulējis nakti. Dažas stundas tikai, jo man bija šonakts ļoti briesmīga. Un, jā. Bet tev būs grūtāk, jā. Tas, ka negulētu naktis, tie apstākļi. Jā, man ir ļoti slikti šodien. Ir grūti nokoncentrēties. Bet, viņš nav negulējis, tāpēc, ka tu tusēji. Nē, es netusēju vispār tagad vairāk. Man pirmkārt pilnmēnesis laikam, man ļoti iespaido, atkārt man sunītim slikti ir. Jā, tā kā tas nav. Tāpēc, jā, es domāju, ka es šodien braukšu slikti. Nu, redzēsim. Es tā vēl neteiktu. Kur jābija? Atbrauks. Redzi? Nē, bet, jā. Ieslēgsim augsto gaisu, es lūgu sēsties ciet, lai tā skaņa ir labāk. Tā. Nu, mēs brauksim kādas 30 minūtes, ne vairāk, plus mīnus tāds arī ir eksāmena laiks. Citreiz ir garāks mazliet, no 30 līdz 40 minūtēm, kā sanāk. Satiksim šodien īstenībā ir vidēji, nav tāda baigi brīvā. Jā. Šodien ir sestdienā, mēs filmējam sestdienā. Arī. Bet nav tā, ka tukšas jūs īstenībā. Arī Dāvs ir tāds aizmidzis. Tiem, kas plāno nokārtot vadītāju apliecību, droši nakti piesakieties Balvu autoskolā. Mums ļoti bieži ir dažādas izdevīgas akcijas, un šobrīd mūsu instruktoru komanda jau ir izaugusi līdz 9 instruktoriem. 4 instruktori mums apmāca uz automātiskās pārnesuma kārbas, un drīz mēs arī piesaistīsim 10. instruktoru, kas apmācīs tātad uz manuālo. Tātad jau drīzumā būs 6, kas mācīs uz manuālās pārnesuma kārbas, un 4 uz automātiskās. Tā kā instruktoru izvēle šobrīd arī ir gana liela. Teorija mums notiek online, tātad 8 moduļus jūs varēsiet noklausīties savērtā laikā, un tikai 3 tātad būs jāatnāk uz autoskolu. Jā, baigi. Es ap citu ļoti redzu, kā iespaido, ja tu neeskulējies. Ļoti iespaido braukšanu. Ļoti. Jo es pilnīgi nav tā, ka jūtos 100% pārliecināts par sevi. Nu, es saku, mums labajā pusē CSDD, tad mēs pabraucām garām, un tad mēs sākam eksāmenu. Tā kā esi uzmanīgs, atceries par gājējiem. Ar ātrumu tā problēmas vairs nav. Nē, mūdi, tā nesaki. Tūlīt būs. Parkošanās mēs arī uztaisīsim beigās maršruta. Būs speciālais manevrs arī viens. Jā. Tā kā, skatīsimies, kā tu esi. Viss mēs sākam, jā? Let's go. Bet tu man neteiksi, eksāmenis ir beidzies. Ja beigās tikai pateiksi, ja, lai nesaki skatītājiem priekšā vai kā? Es domāju, ka es tev teikšu tāpat. Ja tu pieļausi rupjoties, teikšu. Tā kļūda vienkārši, lai tu zini arī par ko, lai mēs pēc tam varam izrunāt. Zini, kā, jo es tev nepateikšu, tu aizmirsīs to situāciju. Tā kā nesapratīs, kurš pa kreisi krustā. Es pa lielam darīšu tā kā eksāmenē, ka tāpat kā kaut kādas lietas, viņi jau komentē. Tad es arī komentēšu. Nāksim krustām vēl pa kreisi. Tu esi vispār skaidījis, ka pāram tā braukšanas ir, lai skatītāji zina. Tā pieņemsim tādā ziņā, lai viņi var salīdzināt. Tu pieņemsim, esi braucis plus mīnus tik. Un es nezinu, es jau ņēmu pa 3 stundām. Vīrs obligātiem ir toči. Man ir, jā, noteikti. Kaut kas, es tā minu, kaut kas 15, varbūt vīrs. Tu domā nodarbības? Jā, pa pusotrē. Kaut kas tāds varētu būt.
Jā. Tas ir tīri vienkārši priekš skatītājiem, vai saprot? Jā, jo es ņēmu pa 3 stundām, jo... Jā, es esmu gājis uz... Es esmu iepriekš gājis pirms 4 gadiem sanāk. Bet, uz manuālo vai automātu? Es tad gāju uz manuālo. Tas atceros, mēs nerunāsim. Jā, es gāju uz manuālo. Tā kā, ja man ir kāda kļūda, tad tas ir pieļaujums. Es gāju uz manuālo, nezinu kāpēc, tāpēc, ka man visi teica, ka man jāiet uz manuālo. Bet lielākā daļā ir, kad... Bet tagad es klausu to, ko pašam gribas. Jā. Jāslēdz droši ārā. Bet jā, es ņēmu pa 3 stundām, tāpēc, ka man tā labāk patīk. Bet tu esi viens no retiem, kas spēja tā kā nokoncentrēties tik ilgi, tāpēc, ka lielākoties ir tā, ka kursantiem, pusotru stundu un viss. Jā. Pazūd efektivitāti. Baigi labi, ka satiksme parādīsies. Tev nav, jā? Tā vajag pa tukšām, jā, ne? Raksim kristām pa labi. Eksāmenā braucot tāpat dzīvojumā zonu. Bet man rodas, un man rodas uztraukums. Man ir jāņem kaut kāda tableta, man liekas, pirms es braukšu. Kaut kāda baldriāni jāiedzer. Vienkārši tā. Lēnām es 20 brauc, līdz kapa klusums un tik sekundes tik. Varētu pat dzīvojumā zonu būt tik ilga, kad, brauktu bišķiņ zem 23 minūtes. Kristām pa labi. Ir kaut kāds rajons, kas tev liekas grūtākais no visiem, kas ir braukts? Ja nav tādas lietas. Rajons nē, bet atsevišķas vietas ir ļoti grūtas. Reāli. Ir kaut kāds, kas tev šķiet grūtākā? Man liekas, tāds, kur visvieglāk izkrist, ir krastmala viennozīmīgi. Un, jāpiekrīt noteikti. Un sarežģītāk, kā, noteikti Vienības gatve. Ja tu tur neesi brauc tā, vairāk. Ja tu neesi samācījies. Jā. Tie grūtie visādi krustojumi. Reāli. Tad mums esi samācījies visu, jā. Bijuši labi instruktori šeit. Jā, pareizi, tev 2 visu laiku. Man ir 2 instruktori, jā. Un tas ir, starp citu, īsti godīgi, es sapratu, ka 2 instruktori ir daudz krutāk, jo katrs iemāca pilnīgi kaut ko... Kādas nianses atšķirīgas pilnīgi, un Rihards man iemācīja tik daudz krūtas lietas, un... Kreisi krustājumā. Un tu man iemācīji tik daudz lietas. Rihards man iemāca lietas, ko tu varbūt neesi iemācījis, un tu man iemāci lietas, ko Rihards nav iemācījis. Un beigās tas ideāls savienojums. Jā, pilnīgi viennozīmīgi. Pirmajā aizbrauktā brauksim ārā. Krustājumā pēc tam pa kreisi.
tipiskā kļūda, ko tu zini, kas tev sanāca? Jā. Kas ir tev tipiskā? Vienvirziena iela man ir tipiskā kļūda nepareizo, paņem. Ja es nepamanu, ka tā ir vienvirziena iela, tad es nepareizi ieņemšu joslu, lai nogroztos. Tev biežāk ir tā, ka tu esi uz vienvirzienu, tu nesaprati, ka bija vienvirziens, un tu nepaņem kreiso, vai tas, ka šauru vietu tu uztver kā divvirzienu, tu paņem pretējā? Jā, tas un tas, ka es man ir labā zona, aklā zona, un tad es varu nepamanīt zīmi. Krustājumā pa kreisi. Vēlreiz pa kreisi. Pie Luksafāra, tā kā es Regulējumā, jā. Un tā, tas man ir, nezinu kāpēc. Jūtos ļoti konfidenti par parkošanās un apļiem, bet Tev parkošanās ir tiešām tādas vieglās lietas kā... pārliecināties par tavu parkošanos. Labi, tagad jau, bet tādas vieglās lietas kā vienvirziena ielas, es tur jūku. Tas ir vairāk, kad redz, ir baigi svarīgi, lai tu iemācies tā kā visu laiku skatīties tās zīmes. Tas ir ļoti svarīgi. Un, tiešām pat citreiz pat paliekties, kad tu nogriezies, jo Jā. palaist garām ir diezgan vienkārši. Kā tev ir, piemēram, zin kā katram ir kaut kāds expectations liekot tiesības. Tev ir tā, ka likās, ka būs, kad nav tik grūti, kā likās. Nē, es tā nedrīkst teikt. Man liekas, tas viss ir ļoti, ļoti atkarīgs no pa kurien tev ved. Bet tieši es domāju, pats mācīšanās process tam, lai sagatavotos. Tas ir ļoti atkarīgs no autoskolas un instruktoriem, jo man ir ko salīdzināt. Labi, bet pat ja to paņem un pieņemsim nos tev vispār tā kā mācīties braukt, lai tiktu līdz tam mērķim. Tas ir atkarīgs tikai no sevi. Es tiešām uzskatu, ka tas ir atkarīgs tikai no sevis. Un ja tu to tiešām... Tas ir kreisi krustājumā. Ja tu to tiešām gribēsi, tad tu to izdarīsi reāli. Es piekritīšu tā, jā, tāpēc, kad attieksme ir ļoti svarīga. Tas ir pats svarīgākais. Tev ar to viss ir kārtībā. Jo es biju viens no tiem cilvēkiem, kas agrāk iesāka tiesības, bet īsti negribot tiesības. Ka man viņas pat negribējās. Loģiski arī nenolika. Nenolika, tāpēc, kad neizgāju līdz galam. Ka nebija tāda motivācija, ka pašam tā nebija tā, kad jābūt es gribu, vajag. Jā. Kas tev ir kaut kas tāds, kas tagad tevi motivē? Jā. Ka tu gribi tiesības tieši. Man motivē, es gribu, man ir 2 suņi, un man gribas hop, gribu aizbraukt, salieku mašīnā un braucu. Pastaigāt aiziet līdz jūrai. Es gribu pie vecvecākiem. Es nevaru ar sabiedrisko ar autobusu braukt skuldīgu. Man gribas iekāpt mašīnā un aiziet. Man tā arī līdz šim visu laiku. Jā, tas nepamaņi nelaist. Es vienkārši nezinu, jo man ir bijis, kad ir kaut kur nelaižas suni, bet biežāk laiž. Autobusos laiž un vilciens. Bet ja man jāizvēlās autobus vai vilciens ar suņiem, tad noteikti vilciens. Daudz ērtāk, daudz labāk, jā. Un, jā, tā tev galvenā motivācija. Jā. Motivācija ir aizbraukt ciemos, un man tā motivācija ir tā, ka es varu aizbraukt, kad es vēlos, un tajā pašā laikā es varu arī aizbraukt prom, kad es vēlos. Kad tev kad ir sabiedrisko jābrauc, tad tev jāpaliek ir. Saprot domu, jā? Tas ierobežots, jā. Jā, ierobežots ļoti. Tāpēc es gribu beidzot tiesības. Un man ir sajūta, ka es tiešām no sirds beidzot vēlos.
Un iepriekš man tas bija tā, jā, var tiesības. Bet... Tagad ir tiešām, ka tā patiesa būtu jā. Mēs brauksim otrajā brauktuvē pa labi, tad tālākajā. Un tā, es ļoti ceru, starp citu, man ir doma, ja es nolikšu tiesības, tad man ir doma, ka es gribu, kā es nolikšu tiesības, tā es braukšu pie vecākiem. Tas būs pirmais. Tas būs pirmais, ko es gribu izdarīt, jā. Cik uz kuru pus tā sanāk? Skuldīgu. Cik kuldīgi tā un arī? Nezinu. Kad 70 varētu būt? Es nezinu. Nē, vairāk, 100 pār točnu. Es tā nezinu. Es laikam esmu bijis kuldīgā, bet baigi neatceros. Kuldīgi bija tā, ka bija tā rumba kaut kāda. Halo, jā, Kuldīga skaistākā pilsēta Latvijā. Es pat nezinu. Jo es to rumbu nekad neesmu aizbraucis, es tikai dzirdēju bildes. Nopietni? Bet Kuldīgā jābrauc vasarā. Ziemā nav ko darīt, jā. Nē, ziemā arī skaisti, vienkārši man patīk labāk vasarā. Jā. Rumba ir skaista. Rihards tiešām bija šitā vasarā. Jā? Viņš bildes sūtīja. Es jau visu laiku strādāju. Es ilgi neesmu bijis Man nav kad. Es ilgi neesmu bijis Latvijā. Es ilgi neesmu bijis Kuldīgā. Es ļoti... Tāpēc saka, es nolikšu tiesības, es gribu aizbraukt. Cik sen sanāk? Kuldīgā? Jā. Sen. Staigājis pa Kuldīgu, vairāk. Staigājis pa Kuldīgu, es neesmu ļoti sen. Es gribu uz skolām aiziet un tā. Ko uz skolām? Veco skolu es gribu apskatīt, jā. Jo tā ir man Kuldīgas skola bija man mīļākā skola. Man ļoti žēl, ka es aizgāju slēpā. Nē, tas ne. Vienkārši līdz skolai. Es aiziet līdz skolai. Es gribu mūzikas skolu redzēt, dzirdēju, ka atjaunot. Un tā, pa parku. Es gribu izstaigāt Kuldīgu savu. Raksim kristājumā pa labi. Jo, jā, augu es Kuldīgā. Cik gadus tu nodzīvoji Kuldīgā? Līdz 8. klasē. Tas tu piedzima līdz 8. klasē? Jā, un tad man vecāki izšķīrās un es pārvācos uz Liepāju. Brauksim krustājumā pa kreisi, pēc tam uzreiz pa labi. Okay. Izšķīrās un aizgāju uz Liepāju, kas ir... Ja man jautā, kas ir tas, ko es... Jā, uz Liepājā nodzīvoju 8. 9. klasi. Un ja man jautā, tas, ko es gribētu mainīt savā dzīvē, ir... Es paliktu Kuldīgā. Es gribētu palikt Kuldīgā. Vispār pavisam? Vai pabeigt? Nē, pabeigt 9. klases Kuldīgā. Jo tā Kuldīgas skola un mana klasa bija labākā klasa. Tieši klases biedri forši un tā. Mēs bijām visi tādi, es teiktu, forši. Protams, arī strīdējāmies, disāmies, metām somas pa logu ārā, kāvāmies. Bet stil mēs bijām, man bija ļoti forši klases, ļoti viņi patika. Man bija ļoti žēl, es pat biju uz savas Kuldīgas klases izlaidumu. Iedomājies? Tu esi komunicējis vispār vēl no šobrīd? Jā, es komunicēju, protams, ar daudziem, jo katram jau tā dzīve aiziet pa savam, bet es komunicēju tā ir vienīgā, starp citu, klasa, no kuras es komunicēju no visām. Nē, vēl, Rīgā ar dažiem, bet, jā. Kuldīgas klasa man bija ļoti mīļa. Es ārā par to, kad es teicu, ka mēs nesarunāsimies. Nē, nekas. Es sāks teikt, bet Liksim regulējumā pa labi, bet tas vēl labāk parāda to, ka tu vari koncentrēties uz ceļu un visu kaut ko pastāstīt. Skatītājiem jau foršāk. Jā. Jā, man Kuldīga bija ļoti mīļa. Un es tiku uzaicināts savas klases izlaidumu pat. No Liepājas, jā, un es biju uz savas klases izlaidumu. Bija ļoti skumīgi. Man pat pieminēja. Žēl, ka tu neesi tā kā pabeidzis. Jā, un es atceros, ka man pat pieminēja, man asaras bija acīs.
Raksim kristā. Sēdēju, man liekas, pirmajā rindā. Pa kreisi? CSDD eksāmenu domājot, nāk kaut kāds satraukums vai kaut kas? Protams, jau tas vārds vien man jau satrauc. Tā ir daudz, tas satrauc. Bet es jūtos tagad daudz drošāka nekā... Bet tu pa savām tā kā prasmēm, jūtos pārliecināts vai ir kaut kas? Jā. Nav nekas tāds, par ko tu loši? Nē, ir, noteikti ir. Noteikti ir. Bet šitien es tev pateikšu, gan varētu būt, kad ieliks rupi. Jā. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tev ir galvenais un nekad neviena mašīna, brauksim pa kreisi, aiz tevis braucošā negaidīs. Jā, es tur piestāju. Tad šitas momentiņš. Nekas pārliecinājās par drošību. Un tev baigi, zin kā... Nē, es vienkārši pārliecinājās par drošību visu. Tā galvenais ir jā, lai tas pieņemies, jo ja tu tā maigi sabremzēs, varbūt, kad izies, bet galvenais, lai tu esi gatavs atbildēt uz jautājumu. Jā, galvenais ceļš. Jā, viņš uzreiz prasīs, kam priekšo. Bet skatītā, lai tad izdomā. Pamēģiniet man ieskaitīt. Ja šitā, man liekas, ir interesantāk, ka viņiem pašiem ir, jo es tikai nokomentēju kaut kā tādu, vienu situāciju, lai to paliek. Bet es jau tur neapstājos, un es pārliecinājos par ceļas drošību. Jā, lai viņi arī raksta. Ja man izskrien tur bērns ārā, ko man braukt uz 50, tur bērns man izskrēja, es redzēju, viņš tur bija krūmos. Jā, iemontēs. Manu bildi tādu krūmos. Jāksim kristālām pa labi. Bet sestdienas ļoti labas dienas eksāmenam. Reku fresh arī nesen sestdienā. Jā. Maši tev paveiksies, turbūt arī sestdienu dabūs. Man īsti tā nav. Man liekas, jo lielāks attiksmi, jo lēnāk tu vari braukt. Vienkārši tādā ziņā, ka, zin kā, tu vari tik salīdzināt, ar Rihardu, tu bieži vien darbidienās brauc. Jā. Mani pārsvarā sestdienas svētdienas. Un tu jūti to starpību, kad sestdienas svētdienas ir mierīgāk? Daudz mazāk. Jā, mazāk mašīnas. Man ar Rihardu visas situācijas ir bijuši. Ātrā palīdzība, policija, traktori, kas tik nē. Viss pa filmu programmu. Man tas patīk. Jā, tā kā es iesaku cilvēkiem neņemt nekad mūžā, neņemiet tikai sestdienas vai svētdienas braukšanas, tikai un vienīgi darbdienas. Un, ja gribās kādu svētdienu, jo tu visu laiku brauks sestdienā un tev būs eksāmens darbdienā, 100% nenoliks. Jā, būs grūtāk taču. Nebūs tāda pieredze bijusi. Brauksim uz Lucau salu. Apli sākumā tev biedēja? Nē. Arī sākumā nebiedēja? Es neatceros. Ko es tev teicu, biedēja vai ne? Man liekas, ka nē, man smagās biedēja. Tas diezgan ātri drošs palika, jā. Jā, man liekas, man apli nebiedēja, bet man smagās biedēja aplī. Jā, tas bija arī tās valsts plus, ka tu tā baigi, ilgi tā nebija tāds bailes, kas iekšā sēdāt. Diezgan ātri to tika galā. Un tas arī ir svarīgi īstenībā tam, lai tas progress tā nāktu. Tik veiksmīgi kā tev. Jā. Tagad mēs ceļa posmā apgriežamies braukšanā pretējā virzienā. Man nepatīk, tāpēc, ka liela satiksme.
Ten ir ļoti šaurs. Es tikko neteikšu. Pamēģiniet man ieskaitīt. Lai skatītāji domā. Tu man arī tūlīt tam būs. Kaut kas nebija labi? Pēc tam mēs izrunāsim. Nu, tāpēc, kad bija... Skatītāji domā. Vienkārši, lai viņiem pašiem interesantāk, lai viņi izdomā, ir kļūda vai nav, es nezinu. Un tur nebija man, nu es nevarēju, viņu tik maz šauri, tu nevar ar 3 paņēmieniem. I don't know. Es tūlīt apvainošos izkāp šādā. Es kā reizi pie būvniecības ABC brauksim parkoties. Mēs braucam parkoties? Tā jāparāda prasmes savas. Bet tā, man eksāmens būtu beidzies? Jā, jau tu neteici, jau nē? Nu, lai skatītāji. Es tev vispār pēc tam es tev izstāstīšu visas lietas, bet es gribu, lai skatītāji paši izdomā. Jā, skatītāji. Skatītāji vienmēr ir daudz gudrāk. Žastkāki par Protams. Mēs esam bauskurāks. Baigā satiksim īstumā, ne? Jā, pēkīt. Tiešām tādu. Ļoti labi, lai nav arī, zin kā tā, ka tu tur brauc un tev pilnīgi brīvi, tad visi komentēs, ka kāda jēgā bija braukt eksāmeni, ka tur vispār satiksmes nebija. No sērijas. Jā, bet ļoti labi. Var, jā, bet nav satiksme, tad neskaidās. Gribu redzēt? Neredzēju? Ko tu redzēs? Tu zini, kas tā ir, kas tā runā kādreiz? Instant, tā ir man ikona, es viņu dieviņu. Man patika viņa. Uz kuriem mēs brauksim ārā? Uz Balsku. Man arī ļoti patika. Man ļoti patika. Tu man atnes vecas konfektes, lai es nospraukstu. Tā nav taisnība. Es nemaloju, tā ir taisnība. Es zinu tekstu no galvas. Ja domājies, ja viņa vēl būtu dzīva. TikToks būtu, man liekas, viens no skatītākajiem. Ja viņi būtu TikTokā, es maksātu naudu, lai varētu abonēt, jā. Bet arī interesanti, kā viņš tā atrada, nu, to sievieti. Nezinu, bet viņš baigi nesmukt, man liekas, izdarījās par viņu. Jā, tur bija tādi momenti. Uztaisīja viņu par tādu... Viņa arī ir, bet... Tas tā nedomāt, nu, man īstenībā prikolīja viss tie. Nē, nu viņa bija bišķiņ, nu viņai bija. Tā kā savs tāds, nu, raksturiņš un savu tādu izturēšanos. Bet viņa bija krūta. Man ļoti patika viņa. Gribētu savu tādu omītu. Nu, ok, jā. Pa galvas lūdzu kāds sadot kā. Labi, dabūs, tev ir jau man trots. Eksāmeni nenoliku uzreiz, bet labi. Jā, es uzsūtīšu savu instantu virsū uz CSDD, tad visu viņi tur dabūs lomiku. Nu, mēs būvniecības ABC. Tāpēc iekšā. Tur ir baigi var apjukt, jo pirmajā gribas iegrēst, bet tur ir otrajā. Pareizi. Tev, jā, iespējas pirmajā ir uz CSDD apskatām, lai arī pārējie skatītāji zina. Tāpēc pēc saviem ieskatiem atradīs vietu un tad noparkosies. Uzņemšu to laiku, īstenībā, tas ir tāds. Pagaid vēl jau nāc iebrauc, ko tu tur? Tagad? Jā, tagad. Tā, šitais ir CSDD pirmais. Jā, mēs otrajā iebraukt. Tā ir mirīt, sagatavot. Pagaid, tu no iebraukšanas momenta jau? Nē, tagad apstāsies. Tu būsi atradis vietu un tagad apstāsies. Vienkārši tīri tā intereses pēc, lai saprastu, cik ilgi tu aizņēma laiks, lai noparkotos. Nu, viss tad sākam, jā? Laiks beigsies, kad tu parkingu ieslēgs, jā? Period!
4, nu tas ir ļoti labi. Protams. Tev ir līdz 2 minūtēm. Tev piedomājas, tev paliek vēl minūte un 15 sekundes. Kā jūs iedomājaties? Tā kā vakarējā? Pārkošanās ir riktīgi labi, tā kā man prieks. Pati iemācījos. Braucam ārā, tad bet pa lielim arī tā arī beigās bija, ka tu Es daru, es vispār nedaru, kā man mācīja, es daru pēc sajūtām. Jā, ka tu esi uz izjūtu, un tas pat ir no vienas puses foršāk. Protams? Jā, tā kā aiziet, braucam ārā. Jā. Nu, re, vismaz kaut ko prot. Nu, nav jau gluži tā, ka vismaz kaut ko. Tāds kopējais. Šīt, mīļie skatītāji, es jums iemācīšu, ko es nekad neaizmirsīšu. Visos ir labās rokas plikums parkingā, un tev vienmēr jāpasās pa labi. To man iemācīja viņš, jo to es kādreiz vispār nedarīju. To vislabāk iemācījies. Nu, tevis. Šitā, ne? Nē, es domāju, kurā vietā tieši pa kreisā. Tajā parkingā kaut kur mēs braucām. Mēs jau pareizi, mēs bijām tajā Maksimas parkingā, Rimītī mēs bijām. Jā. Un arī parkingā, ja tev nesaka neko, nu, iebraucot parkingā, man likās, ka es varu izvēlēties, kurš braukt. Ja tev ko nesaka, tev jābrauc cauri parkingam, pareizi? Atceries? Kādā ziņā, ja tev neko nesaka? Nu, tu iebrauc parkingā, un tev nav nekādi rīkojumi. Nu, tev esam noparkoties, ja? Nu jā, tev jābrauc taisni cauri parkingam. Nu, taisni. Jā, vienkārši izbrauc. Atceries, toreiz iebrauc un es sāku domāt, esmu parkingā, es varu griezt pa labi uzreiz, kurš grib. Esmu regulējumā pa labi. Atceries? Jā. Ka tu vari griezt, kur tu gribi, jā, es atceros. Tas bija pie Rimi alejas. Jā. No vienības gads mēs tam griezāmies. Redzi, tā. Un tad es varu braukt, kur gribu. Nu kā, man tā arī likās, nu kā tu tikko kā iegriez parkingā, tā tu vari, nu, braukt pa tā nav. Pa tā ejām, nē, tā nav, tad tu vienkārši brauc taisni. Viss. Ot, tā kā mums bet šis parkings, starp citu, man patīk vislabāk. Šitas tiešām? Man paralēlais netik ļoti. Paralēlā, tu domāji, tu runā par vietu, bet tu pa veidu runāji, kad, 9 grādi. Paga, mums viss jau? Jā, mums eksāmena laiks būs beidzies. Nopietni, mēs nebrauksim vēl kaut kur, ne? Mēs būsim, cik mēs būsim nobraukuši. Mums rādīs tu laiku 32 minūtes. Baigā. Nu, man personīgi paskat beigā. Pieņemot. Jā, cilvēkam, kurš prot braukt. Perfekt. Bet pieņemot, es domāju. Pieņemot? Pieņemot eksāmenā. Bet es domāju... Bet daudz cilvēki redz, ka nogriežās. Nav tā, ka daudziem tā saka, Dievs, nolikšu, un ten pārkāpju kaut ko. Beigās pašās. Citu mēs brauksim garām, un ir tiešām tā, kad reizēm iekrītas to, kad iebrauc ķieģi. Jā, man jau to samācīja. Man pat autoskolā teorijā to samācīja. Jā, tā kā, ir, diemžēl, tādi bēdīgi gadījumi, ka tiešām labi ir nobraukts un vienkārši. Un ir arī citi, kas ar parkingu pēc tam netiek galā, kad kaut kā bīstamību rada. Turpat? Pagad 2 reizes sanāk, man būs jāparkojās. Vienkārši tev būs tur jāgriež iekšā. Es brauc taisni, pareizi? Jā, viss, mēs tagad beidzam eksāmena maršrutu. Tā kā skatītāji, jūsu uzdevums ir komentārā ierakstīt, pateikt, kā jūs domājat, kāds ir viņa līmenis. Viņš ir nobraucis apmēram kaut kādas braukšanas, 15, kaut kas varbūt bišķīt virs. Praktiski no nulles. Un drīzumā viņš tuvojas CSDD eksāmenam. Kā jums liekas, varam mēs viņu laist projām vai nevaram? Vai tomēr vēl paspēt? Vai jūs gribat vēl šo seju fantastisko redzēt? Jā, tā kā tā. Tad gaidam komentāros.